Latvijas sabiedriskajā medijā dažādi formāti priekšvēlēšana debatēm. Centīsimies kopā jums palīdzēt gan izstāstīt par partiju programmām, par to piedāvājumu, gan par aktuāliem jautājumiem. Centīsimies palīdzēt izvēlēties nākotni precīzi 7:00. Jā, un tagad par laikapstākļiem parunāsim. Labrīt! Labrīt! Protams, kāds laiks vēl paies, kamēr vētras sekas tiks likvidētas. Daudziet vēl aizvien uz mazākas nozīmes autoceļiem ir sakrituši koki, un daudziet tie ir arī sagāsti, izrauti ar visām saknēm, un ir bijušas arī spēcīgas lietavas. Tādēļ īpaši Kurzemes pusē ir cēlies ūdens līmenis, un arī tur līdz pat ceturtdienai spēkā būs dzeltenais brīdinājums par ūdens līmeņa paaugstināšanos. Bet šeit ir pāris kadri, kas uzņemti vakar no Kuldīgas, Ventas rumbas. Nu varam redzēt, ka Ventas rumba ir teju jau zem ūdens, un tuliņ arī redzēsim tādu līkni, kas parāda, cik strauji ir cēlies ūdens līmenis. Nu lūk, pamatīgās lietavas, un tad te vairāk nekā 3 metri augstāks ir šis ūdens līmenis. Droši vien skats diezgan iespaidīgs, tādu bieži negadas redzēt, un ja kādam ir iespēja, tad var doties uz Kurzemes pusi, iespējams kādā ekskursijā, bet jāņem vērā tiešām, ka mazākajās upēs arī ūdens līmenis ir cēlies, un līdz pat ceturtdienas rītam šobrīd spēkā ir šīs dzeltenais brīdinājums par ūdens līmeņa paaugstināšanos un zemāko vietu aplūšanu. Nu, tie, kas ir entuziasti un kuriem patīk laivot mazās upes, šie laikapstākļi, es domāju, ir ļoti, ļoti piemēroti, jo arī mazajās upēs ūdens ir gana daudz un ir iespējams, tā diezgan strauji pat varētu teikt izlaivot. Tu jau varēsi vienot tām entuziastēm? Esmu, jā, bet diemžēl, šajā nogalē man neizdosies doties šādā piedzīvojumā, bet, ja kādam ir iespēja, tad ideja, ko darīt atvaļinājumā vai brīvdienā. Bet, ja par laikapstākļiem, tad šī diena Latvijā būs krietni vien mierīgāka, mākoņu daudzums būs mainīgs, nokrišņi šodien nav gaidām un putīs lēns līdz mērens ziemeļu puses vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 18–22 grādiem. Arī Rīgā šodien nokrišņi maz iespējami, ik pa laikam saule aizsegs mākoņi, taču diena būs mierīga ar lēnu vēju, arī gan saulaina un gaisa temperatūra sasniegs 20–21 grādu. Lielu izmaiņu laikapstākļos nebūs vēl arī turpmākajās 2 dienās, arī ceturtdien un piektdiena nokrišņi maz iespējami. Naktis gan itin zastras, valsts lielākajā daļā tikai 8–13 grādi, bet diennakts gaišajā laikā 18–22 grādi. Un šobrīd prognozes liecina, ka nedēļas izskaņā gan atmosfēras spiediens atkal pazemināsies, un Latvijas reģionus biežāk atkal pārsteigās lietus mākoņi, taču laiks vēl aizvien būs itin silts. Šobrīd laika ziņās tas viss. Labrīt, nedēļas vidū, trešdienas rītā, 26. augusts, nedaudz pāri 7. Jā, un šajā pusstundā mums arī vairāk aktuāli temati. Ko šobrīd svarīgi zināt ik vienam, kura